arhitekts Ivers nolīdz pār rasējumiem. Viņš vēl tikai iecer pils metus. Jāizved visi logi, tojas negaiss. Mēs nevaram atļauties vēl vienu aplūdušu pils spārnu. Jāglābj tas, kas glābjams. Pils jau tā cietusi milz un daudz. Tu aizved šos logus, es iešu pārbaudīt pārējos. Jā, tēt. Grafien, vai jūs varētu man palīdzēt? Es neesmu grafiena. Es esmu meita. Man vajag zināt, kur ir mans tēvs. Viņš šeit kalpoja pie grāfa Bālēna. Viņš bija stiprs, skaists puisis. Runāja daudzās valodās, kā kungi. Franču, vācu, krievu. Grafienu viņu iemīlēja. Patiesībā viņa viņu mīlēja. Bet kas ar viņu notika? Vecais grāfs ļoti sadusmojās, un mēs pie izturēt šīs attiecības. Viņš lika manu dēlu padzīt no pils un ieslēgt šeit, šaktā. Es gribu šo vietu vēlreiz redzēt. Bet šašta bija īsts nojauta. Viņš nebija dzīvs. Viņš nebija īsts. Viņš nebija dzīvs. Tas bija spoks. Šeit tiešām spokojas. Vai visus logus aizvēri? Tēt, es satiku kādu vecu vīru, latviešu zemnieku. Pelēkā apģērbā tādu savādu vīru. Viņš runāja dīvainas lietas. Viņš uzstājīgi meklēja savu dēlu. Ko? Vai tagad svešinieki sāk staigāt apkārt pa pili? Kurš viņu ielaida? Kurš sulaiņi, ka neziņo? Neviens par šo zemnieku neko nezina. Viņš vienkārši te parādījās. Tur, pie kamīna. Kučier! Ej, kučier! Kungs? Vai redzēji kāds svešinieki ienākām pilstelpās? Nevienu svešu pili ienākam neesmu redzējis. Vārti ir cieti, un tilta ceļš ir dulāks par manu saņurcīto cepuli. Un tu saki, viņš tā vienkārši uzrādās. Tēt, viņš stāstīja svarīgas lietas. Viņš stāstīja, ka grāfiena iemīlējusi viņa dēlu, bet grāfs Bālēns dusmās viņu padzinis no pils. Un dēls pēc tam šahtā gājis bojā. Tad tas tomēr bija viņš. Es pazinu šo veco zemnieku. Viņš bija labs vīrs. Viņa dēlu tiešām padzina no pils un iemeta pagrabā. Vecais nomira pirms gadiem 20. Un tā viņš ik pa laikam staigā pa pili, mieru sev neatrastams.
meklēdams savu dēlu. Tēt, viņš gribēja tikai zināt, kur ir viņa dēls. Fīlaik virkli! Tik tiešām mēs atdzīvināsim ne tikai pils mūrus, bet arī